kopšanas cirksmes izpilde, kā izskatās pēc darba pabeigšanas un visas sortimenta izvešanas. Sveiki! Mani sauc Agnis Grauduls, es pārstāvu uzņēmumu Mežs un vide, un mēs nodarbojamies ar dabai tuvu mežsaimniecību, kas pēc būtības ir strādāšana dabisko traucējumu robežās un saglabāt mežaudzes nepārtrauktību. Šodien apskatīsim vienu kopšanas cirti, kas tapa veikta ziemā un izvest kādas 2 nedēļas vai 3 atpakaļ. Un apskatīsimies, kas tur ir palicis un kā tas viss izskatās dabā. Šādi izskatās krautuve, kā sacīt, no ķēķa puses. Ceļš ir otrā pusē krautuvei. Te ir kopā kaut kur par sortimentiem, kaut kādiem 100 kubikmetriem bērst papīra malka, tara un alkšņa malka. Un tā pievešana tiek veikta ar lauksaimniecības traktoru. Nozīmē, ka te ir kaut kāds braukts apmēram, kad izvests ap 20 kravām no meža. Tas kopā ir 40 reizes, skaita turp apakaļ. Un tad pļavā, kas ir patiesībā ganība, gan govs, kādi lielie iespiedumi rises zemē nav. Tas kas pēc darba beigšanas, ko es vienojos ar vietējo lauksaimnieku, kurš strādā, viņš vienkārši pārbrauc ar ganību becešām pāri. Un tad izskatās viss tā samērā smuki un līdzeni. Redzēt, tā virsmi līdzeni. Un tā priekšrocība tādām nelielām cirsmām ir tas, kad pēc tam tā visa apkārtējā infrastruktūra nav izbraukāta. Viņa ir daudz maz normāli lietojama, nav vajadzīgs eskavators, nav jālīdzina un viss tas process, protams, varbūt no biznesa viedokļa reizēm ir izdevīgāk izzāģēt tur lielos daudzos kubus un izdarīt vienā reizē, bet tā no dabas viedokļa un no saimnieciskā un vidas sakoptības viedokļa un tā tālāk visu saliekot kopā, ja domā ilgtermiņā, tad patiesībā izdevīgāk ir cirst nelielas cirsmes ar nelieliem traucējumiem dabā. Tas ir gan labāk mežā, gan arī viss tā vide izskatās kulturālāk, vieglāk sakopjam un mazāk ilgtermiņa izdevumi. Elektriskais gans, laukmala, ejam iekšā mežā. Šādi izskatās jau izvešanas ceļš pa mežu. Pamatā tapa malām zāģēti baltālkšņi, kas ir tara un nedaudz no ceļa. Tas ir patiesībā ir vecā laukmala. Var redzēt pēc tiem kokiem, te ir tāda lineāra līnija. Tas viss ir kaut kādā pakāpeniski aizaudzis lauks. Nespēja nekāda izcilā nav. Ja tomēr izvedot nelielu apjomu, pašā sākumā tās rises ir samērā mazas un tad nekāda tāda līdzināšana nav vajadzīga. Kas ir galvenais, vienmēr atrast, ar ko tur aizpakot. Ja tur ir blakus zari, tad ir lieliski, kaut vai bišķiņi kaut ko nozāģējam, saliekam žagars, un tad izbraukāšana noteikti būs mazāka. Te ir tāda situācija, kas reizēm rada galvas sāpes traktoristiem, kuri pieraduši braukt pa taisno, bet man tomēr ir svarīgi mežā saglabāt kokus. Un te var redzēt, ir tā ceļš it kā iet taisni, bet tā kā ceļa vidū auga šī eglīte un blakus ir tāda tīri normāla, tā ir laikam kļaviņa, jā. Un tad vienkārši tas ceļš, tāda bogeni, tā tapa laists apkārt, un tad ir palikuši gan nākotnes koki, gan varbūt varētu izvest sortimentu. Kaut kādas pārbraukšanas no viena nogabala uz otru, un tiek taisīts tā par mazāko pretestības ceļu, lai jācērt pēc iespējas mazāk koku. Un tas traktors var izbraukt, reizēm tur ir dažādi kompromisi, kā tur to var izdarīt. Bet, sanāk tādi nedaudz līkloči, ar domu, lai paliek maksimāli daudz koki. Gar malām ir tāda viena eglīte, otra eglīte, un tā tas smuki cauri ir izbraukts. Noteikti tās eglis varbūt nav laimīgas, ka viņām ir nobraukās tuvu pie saknēm, bet katrā gadījumā mežs ir izvests, eglis ir palikušas, un tālāk jau ir eglis saknēs un skujās tā spēja augt. Šajā bērzu nogabalā tapa filmēts viens no video par kopšanas cirsmu. Saiti uz to video var kaut kur
tur lejā aprakstā atrast, vai es arī mēģināšu viņu ielikt video, un te var redzēt, kā tas viss izskatās, kad visi koki ir izvesti. Ir palikušas kādas pamežu grupas, te ir ekoloģiskā grupa, kur sastāv no kādas ieaukrūma, eglis un blakus ir goba. Tāpatās ir palikušas arī mazās kļaviņas, kāds pīlādzīts, te var redzēt apakšā, arī snaigstās ārā kļavas, un kaut kāds nākotnes mešs te aug zem tā bērz, tas, kas to nomainīs, noteikti ar kādu egli iesēsies. Un tā izskatās tāda kopšanas cirsma. Te būs tagad gaisma, te var redzēt, ir daudz kļavas sasējušās, tā kā cietais lapkoks pats grib ienākt iekšā. No tādiem dabai tūs mežsaimniecības pamatprincipiem ir tomēr ievērot to vieto veģetāciju, kas turpat no sevis grib augt, jo tas ir visvienkāršāk un lētāk. Un, ja ir jāizved kaut kur iekšā, tad var, ja tad galvenais izvešanas ceļš ir šeit, tad tur var, tā kā zivja saka, uz sāniem apakaļgaitā traktors iebrauc, uzkrāja mazo krautuvīti un brauc ārā. Pēc iespējas cenšās arī saglabāt dažādas ekoloģiski vērtīgas kokus. Šī ir tāda pusdzīva blīgzne, kas noteikti pavasarī bija pilna ar pupoliem, ziedēja un viss kamens priecājās. Viņi te kaut kādu vietu aizņem, bišķiņ kādu egli varbūt noēno, bet drīz viņi apritīs, tā egli viņu pāraugs, bet tam ir liela dabiska nozīme. Šitas te ir baltāksnis, ko es biju ieplānojis nozāģēt. Viņam ir punkts ielikt, es parasti punktēju tos kokus, kurus jāzāģē. Te zāģētā ir viena pusi nozāģējuši, un otra, kur ir kaut kādi pāris stars kluči. Un augšā papīra malki ir pieņēmuši lēmumu nezāģēt, tāpēc, kad tur ir tāda stādīta egļu audze, un ja visu šito te vainagu tur iegāzt iekšā, tad tur izpostīt tīri daudz eglis, un tad tas baltāksnis vienkārši te paliks kā ekoloģiskais koks un kaut kādu savu dzīvi izbeigs kā komposts un mēslojums. Šeit atkal tāda neliela braukšana starp kokiem, ka tas ceļš nav gluži taisns, viņš ir tāda neliela līkuma, lai apbrauk garām šitām te eglītēm. Un tās eglītes ir palikušas nedaudz varbūt bišķiņ cietušas, bet tomēr ir labāk koks nekā tukša vieta. Šī ir tāda bērza audze uz lauksaimniecības zemes, pašsējies bērs. Varētu viņu nosaukt ar pa bērzu pirzi. Te koku biezība nav bieza. Cilvēks te iepriekš neko nav darījis. Šī ir pirmā kopšanas cirte. Te tap izcirs gandrīz viss, kas būtu jācērt, te kaut kas nedaudz tap atstāts biezāks ar domu, lai nav pārāk milzīgs traucējums. Pēc iespējas tap saglabāts viss pamešs, lai te tāda meža vidi tomēr veidojās, jo, ja skatās pēc veģetācijas, te kad 30 pāri gadi, bet, te tāpatās dominē zāle, un te tās kaut kur ir bišķiņ meža zemens un kaut kas, bet tāda meža vidi vēl tāda riktīgi nav ienākusi. Kaut kāda ar tapa atstāta koki, kas ir, baltāksnis, kurš, vairāk lielāks neaugs, bet viņš palika kaut kāds vēl viens baltāksnis tā, lai kaut kāda veidojās krūmu sīkpuduri, kur kaut kāda dzīvība var veidoties un tā, Un būtībā te mērķis ir izteikt finierklucis, un noteikti pēc pāris gadiem būs jāveic kāda nākošā kopšanas cirta, tad jau būs jāizzāģē visi konkurējošie bērzi ar domu, tas, kad būs pilnīgi skaidrs, kam ir spēja būt pa finieri. Tāpatās te ir apakšā sasējušies kaut kādi ozoliņi, kas noteikti nāks pēc bērza. Un te tie ir atzīmēti un tie viņi smuki palikuši. Gaiss viņiem pietiek, ozoliem patīk augt ar zem piesagumi sevišķi jaunākiem kociņiem. Un tad jau redzēs to nākotni. Ja mēs runājam par dabai tuvu mežsaimniecību, tas arī paredz kādu atvērumu izciršanu, jo atvērums ir dabiska meža attīstības process vai daļa. Šeit bija tāda līgas naudas, kas bija daļēji jau apkritusi, un mežsaimnieciskā vērtība viņai gandrīz nebija nekāda. Un, lai te būtu normāla meža atjaunošanās, tad tap pieņemts lēmums izcirst pa lielām visu blīgsni šeit. Kaut kur pa malām te mežā viņas ir pietiekoši daudz, jūs jau te video iepriekš redzējat. Būtībā tapa saglabāt visi pārējie koki, kas te ir normāli. Tad te var redzēt, te ir palikušas apses,
Un droši vien te pēc tam visādas atvases no visas augs. Un tāpat arī pamanījāmies saglabāt, te ir, šitā ir kāda, laikam, goba. Un palicis ar visu krūmu stāvus, lai te nav pārāk tāds klajs un veidojās kaut cik meža vida. Un tas krūmājs arī bišķiņ darbojās patiesībā kā piesaks nākotnes kokiem. Te ir, pieņemsim, pīlādes, kuram varbūt nav mežsaimnieciskas vērtība, bet ir liela vērtība. Viņas ir meža zvēru barība. Tā ir palikuši tanīs krūmos, tāpatās arī kāda pļaviņa. Tas jau ir kaut kādi pār pa 2 metriem un cerība, varbūt viņi vairāk kāds nenograuzīs. Tāpatās ir tanīs ievās arī kādas gobas, kuras jau te ir bišķiņ cietuši no briežiem, bet nu, tāda dzīve ir. Kāds visu grib ēst. Arī palikuši, te arī kāda goba. Izskās viņš ir smuki izplaukuši, pacietuši visu meža strādi. Pat arī izskatās tas, kas nav izplaucis, tas ir osis. Nu, vismaz ir koks, un tajā paskatās, te var par to cirsmu savācās pietiekoši daudz nākotnes cietkoku, kas šobrīd jau ir kādi 2, 3, 4 metri augstumā. Un domāju, ka te viss smuki ataugs, kaut kad sasēsies un daba pat pati saregulēs. Un, protams, nedaudz cilvēkam pa vidu būs iespējams kāda kopšana jāveic. Un tā arī izskatās, kad goba blīgznām ir daudz zari, tev visi ceļi tap nopakot, un tad risks patiesībā nav nekādas, ir tikai tādi, nu, vairāk vai mazāk nelieli augsnes traucējumi, kas veicinās dabisko atjaunošanos. Jā, un par šito te atvērumu blīgznās arī ir ziemā viens īsts filmiņš uzfilmēt, un viņi ir tur lejā aprakstā, vai es arī viņu ielikšu te video. To varētu paskatīties, kā te izskatījās tikko pēc nociršanas. Tagad izskatās šādi. Domāju, ka tīri kulturāli. Nu, esam nonākuši jau pašā kopšanas cirsmas galā. Cirs tap pa vairākiem nogabaliem, te ir kaut kādi pār pa 700 metriem no ceļa. Un te jau tas traktors ir tikai atbrauc 1 vai 2 reizes. Tad, lai visiem vieglāk braukšana, te ir tāda nākotnes pļaviņa, kas aug pie bērza. Viņi ir atzīmēti, neviens viņi nav ne nolauzis, ne nobraucis. Tas bērzs tap tievais atstāts kā pļavas piesaks. Tas arī noteikti ir palīdzējis, vismaz kāds optisks šķēršlis. Laikam notrupējis un pats nolūzījis. Un tā tad tā izskatās tāda kopšanas cirsmas, pats gals, bērza audze. Te tā simboliski sanāk, ka sliežu pašā galā ir jau nākošā cirsma. Tā ir dabiski aizaudzis lauks, baltāksnis, kurš izskatās jau pēc tās struktūras jau iet pa otro apli. Tie pirmie baltākšņi jau ir sākuši te krist nost un aug kaut kas tur jauns vietā. Un droši vien, ka tas būs nākošās ziemas darbs, nākošā kopšanas cirsma. Jo te bija tomēr svarīgāk izkopt šito te šajā galā to bērza audzi. Nebija liela kubatūra salīdzinoši, un tam bērzam tomēr ir svarīgi. Tas ir vērtīgs materiāls, finieru kluts, jo šeit ir mērķis audzēt finieru. Un ar šito baltāksni, kurš jau ir tur iet otrā apritē pats no sevis, nu, nocirtīs gadu vēlāk, gadu ātrāk, nekas liels nemainīsies. Vienīgi, nu, arī necirst viņu šogad tāpēc, ka tā būtu pārāk liela slodze uz visiem izvešanas ceļiem. Pagaidīs gadu, un nākošā ziemā šī tas, kāds 1,5 hektārs arī droši vien kā vienīgā cirsmas šajā objektā arī būs, jo tur iznāks ārā samērā daudz kubi. To noteikti varēs redzēt nākošo gadu, kas šeit tap izdarīts. Tas bija ieskats tādā kopšanas cirsmē, ko es veicu kā pakalpojumu klientu mežā. Ja es kaut ko daru, es vienmēr gribu būt pārliecināts par labu rezultātu, un es varu vienmēr atvest cilvēkus, parādīt, kas tur ir sanācis, un arī izstāstīt reizēm, kas nav sanācis, jo tā ir tomēr mežsaimniecība, kur viss mainās, un tev ir jāstrādā kopā ar dabu. Ja vēlaties kaut kāds manu darbību redzēt klātienē, tad 12. jūnijā manā mežā, kas ir Saldus novadā, Vadakstes pagastā, būs tāda demonstrācija ekskursija, kur rīko
meža pakalpojumu konsultāciju centrs kopā ar Pasaules dabas fondu, un tad es tur stāstu, kā es saimniekoju savā mežā, kas tur ir bijis, kas ir noticies. Pieteikšanās informācijas pievienošu tur kaut kur lejā tajā video. Un, ja patīk tas video, tad spiežat like, parakstaties uz kanālu. Ja ir jautājumi par kādu mežsaimniecību, tad zvaniet, rakstiet. Mēģināšu palīdzēt, ja varēšu. Vai ieteikšu kādu padomu, pie kā griezties. Un, ja interesē kāds mežsaimniecības pakalpojums, es pamatā strādāju Kurzemē. Vairāk tas ir Kuldīgas un Saldus novados. Tad dodies ziņu, kas interesē par dabai tuvu mežsaimniecību. Paldies, ka skatījāties. Atā, tiekās mežā!